Повторяю, все участники, пожалуйста, подойдите к своим машинам. И Дмитрий Мячин, пожалуйста, экипаж номер 39, подойдите к своей спортивной машине. Bet kā nākamais starta vēl viena Igaunijas pārstāvji Sim Plagi Marek Sarapu. Sim, so how are you doing today? I am very good, thank you. Happy as usual. Yes. How is the track in Kurzeme? Have you driven here before? I think it was 3 or 4 years ago. Yeah, nothing more. And what do you think about the track right now? These are very interesting stages and we are going to have a lot of fun. Okay, so we wish you all the best. Atcerās, kādreiz ir piedalījies Kurzemes rallijā, bet tas noteikti bija kādu labu laiku atpakaļ. Un es pat pieļauju, ka tas bija priekšpiedziņas automobīli, tā ka, viņam visu vēl priekšā, bet Sims Plagi šobrīd uzrāda ļoti labus rezultātus ātrumposmos salīdzinājumā ar krietni pieredzējošākiem sportistiem. Bet kā nākamos mēs uz estakādes redzam ar 7. starta numuru Staņislavs Travņikovs, Konstantīns Samušija no Krievijas. Станислав, здравствуйте. Какая самочувствие перед гонкой? Отлично. Все работает как надо? Пока да, надеюсь, что так будет до финиша. Трасса, как тебе кажется, быстрая, медленная, там, как? Страшно. Страшная, почему? Много очень узких мест в лесу, где деревья рядом. Ну, объезжай! Ну, молодцы, пусть идет он. Tā. Ko mēs redzam? Beidzot kāds Latvijas pārstāvis. Mums ir tāda internacionāla sacensība. Bet šobrīd uz starta estakādes ar 8. starta numuru Aivis Egle Andis Daugā. Arī, kā vairums startēja ar Mitsubishi Evo 10, tad viena no pēdējās paaudzes Mitsubishi Evo automašīnām. Aivi, sveiks, man prieks tevi redzēt. Tev arī ir prieks redzēt šeit visu? Jā. Kā Kurzeme šogad ir kaut kas savādāks? Mazliet savādāk ir nekā parasti. Bet kā trase? Bīstam, man te daudzi saka, koku daudz esot. Koku visās trasēs ir tāda, jā. Ar mašīnu vienās problēmas nav, esat visu tā kā sariktējuši, visu kārtībā? Visu kārtībā. Lai veicās. Tā, pirmais desmitnieks mums jau tuvojās izskaņai. Uz starta vēl viena Igaunijas ekipāža Rals Jēds Andrus Tom. Raul, happy to see you here. How are you doing here in Nepal? But I say I'm feeling ready to go. Wait.